Sveiciens no Briseles. Mums studijā pat laban ir Eiropas parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš, kurš ir izvirzīts balvai šogad Eiropas gada cilvēks 2012. Kādas ir, Krišjānis, sajūtas, kad esi pamanīts Latvijā? Vispirms jāsaka paldies visiem, kuri ir pamanījuši man darbu. Man ir, protams, prieks, ka tas nav palicis nemanīts, taču mans darbs arī turpinās. Ejam tālāk par nākamo gadu. Kāds varētu būt 2013. gads Eiropā, piemēram, ekonomikā? Ekonomikas ziņā es paredzu to, ka aizvien Latvija un mūsu Baltijas jūras kaimiņu valsts sāks izcelties ar to, ka mūsu ekonomikas attīstās, mūsu valstī bezdarba līmenis samazinās, nodarbināto skaits palielinās, ka mums tā labklājība sāk arī atgriezties, un tas ir, diemžēl, kontrastā ar to, kas joprojām turpināsies citur Eiropā. Tava stiprā puse šeit Eiropas parlamentā ir enerģētika. Kas šajā jomā gaidāms? Enerģētikā mums Latvijai ļoti svarīgi likt lielāko uzsvaru uz to, ka mēs samazinātu savu milzīgo atkarību no Gazprom gāzes monopola. Un konkrēti divas lietas Baltijas valstīm, tātad Latvijai, Lietuvai un Igaunijai, ir jāvienojās politiski, jābeidz strīdēties par to, kur būvēt un jāsāk virzīties uz priekšu, lai būvētu sašķidrināto gāzes terminālu. Un otrkārt, mūsu valdībai ir jānodrošina likumdošana kopā ar Saimu, kas atdalīs gāzes pārvades tīklus no Latvijas gāzes un atdos Inčukalnu gāzes krātuvu valstī pēc 2017. gada, kad beigsies privatizācijas procesā noteiktais monopols. Latvijā satraukti prāti, gan arī Briseles gaiteņos ir satraukti prāti par nākamā gada lielo budžetu Eiropas Savienībā. Vai pieņems to nākamgad? Ir jāsaprot, ka budžets gaisā karājoties nepaliks, pieņems budžetu, jo projām turpinās darbs pie tā, lai mēs varētu saņemt taisnīgu naudas iedalījumu. Mums, protams, ir ļoti svarīgi šie Eiropas fondi, jo tie ir tie, kas reāli veicina arī mūsu to labklājības sasniegšanu. Ir gada nogale, protams, un kāds būtu tavs novēlējums radioklausītājiem nākamajā gadā? Mums jāatcerās, ka mūsu labklājība galu galā, izmantojot visus fondus, kādi mums būs iespējami, bet tas galu galā ir mūsu pašu rokās, mūsu pašu rīcībā. Es novēlēju mums visiem ar kopīgiem spēkiem izdotos sasniegt lielāku labklājību, un es novēlu visiem izturību, veselību un, protams, arī daudz prieku jaunajā gadā. Jā, un svētki ģimenes lokā vai Eiropas parlamenta gaiteņos? Protams, ģimenes lokā. Lai tev veicās, Krišjāni, tas bija Eiropas parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš, kurš, starp citu, pat labam tiek virzīts balvai Eiropas gada cilvēks 2012. Arī jūs varat nobalsot Eiropas kustības mājaslapā par Krišjāni Kariņu. Pārraide tapusi sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā. Visu labu!